Janvāris. Manas zemenes maisos pārklājas un izsušana, vai izkaršana, vai vēl kā citādi. Nē, ar šo materiālu nevar ne izkarst, ne izsust, nekā citādi. Nekā citādi slikti izdarīt zemenēm. Šis materiāls saucās Multiklim. Traks nosaukums, kuru nevar gan izrunāt, bet tas ir viens no pēdējiem, kas ir saražots, izdomāts, izmēģināts. Un ar šādu materiālu Eiropā, Holandē, Polijā, Vācijā sedz vairākus veidus. Ļoti populāri ir piesekt ir spinātus, tādas kultūras, kas var izsalt vai iet bojā kairsalā. Mēs šeit izmantojām šo pašu materiālu priekš zemenēm. Ja? Un zemenes zem šāda materiāla jūtas ļoti labi. Nedraud ne izsušana, ne pārkaršana, nekā citādi. Bet šis materiāls pasargā galvenokārt, man viņš ir vajadzīgs, lai pasargātu pret kairsalu. Tas ir viss trakākais zemenēm un zemenēm maisos, jo kailsalam ir viena tāda traka īpašība, viņš izkaltē augsni. Tajā brīdī, kad viņa izkalst, saknes savīst, sakalst un aiziet bojā. Es teiktu, ka lielākoties pie mums risks ir nevis izsalt zemenēm, bet kailsalā viņām savīst un izkalst. Man liekas, ka tā ir lielākā problēma. Šādu materiālu nopērku pat Latvijā. Es pērku pie Oskara vienības gatvē. Viņš ir gan metrīgs, 100 metri garš. Lielākais, man liekas, bija 16 metri plats. Tā kā ar šādu materiālu var nosegt visu savu mazdārziņu, iepakot no galvas līdz kājām. Un garantija, ka šeit, kāda garantija? Garantija dod apdrošinātāji, bet vislielākā ticamība, kad kailsalā zemenes necietīs, pavasarī viņas būs ļoti svaigas, gandrīz jau gatavas, un viss būs kārtībā.